Nu, sveika, Inese! Laiste. Nu, man prieks, ka tu piekriti padalīties ar savu pieredzi, ar savu visu pieredzi, kas tev ir sakarā ar dzemdībām, ar tapšanu par māmu. Un es atceros, kā mēs satikāmies pirmo reizi, un tas bija Latgalē. Es biju vēl stāvoklī ar savu 4. bērniņu, un tu pienāc man klāt, un tu man saki, nu, tu jau droši vien brīvi dzemdēs, vai ne? Un es tā kā sajutusi. Tā kā tu būtu zinājusi, sajutusi. Un, jā, man prieks, ka es tevi iepazinu, un man prieks, ka es zinu vēl vienu cilvēku, kurš ir gājis, lauzis tādu arī savu ceļu, tādas savas izvēles izdarījusi. Un es ļoti priecāšos dzirdēt tavu stāstu, jo es iepriekš tos dzirdēju kaut kā drusciņu fragmentāri, kad mēs esam sarunājušās, bet jā, padalies man savā pieredzē no tās vietas, kur tu pirmo reizi gaidīji bērniņu un jā, visu, kam tu gāji cauri. Un jā, dalīsimies ar to arī, lai citi var, tā teikt, pajust, kā tas ir, jo mēs esam ļoti dažādas. Var sākt? Jā. Skaidrs. Tātad pirmās gaidības es vēl biju ļoti jauna, bija tikai 22 gadi, un, diemžēl, nebeidzās labi. Un tur sākās tas moments noteikti, kāpēc es vairs neusticējos ārstiem, bet vairāk savai iekšējai būtībai, jo man bija sajūta, ka kaut kas nav labi. Tieši tas ir tas, ko es jaunajām mamām noteikti ieteiktu, vienmēr ieklausīties sevi. Un es aizgāju tajā momentā, vēl bija jābūt nosūtījumam no ģimenes ārsta, kurš tā kā nosūtīja tālāk pie ginekologa, un es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Viņa man teica, vai tāda stipra lauku meitene dziedādama dzemdēsi. Nu, protams, neiznāca. Kad nokļuvu pie savas kolosālās ginekoloģijas, viņa teica, tur jau vairs glābt nav ko. Un tā kā jā, pirmā pieredze sanāca nejauka. Bet, necik ilgi apprecējos, necik ilgi pieteicās nākamais bērniņš, tur sanāca gandrīz tas pats. Jūtu nav labi. Braucu pie savas ginekoloģijas, kura vēl tajā momentā strādāja. Viņa gan teica viss, viņa vairāk nepieņems. Bet, tai reizē viņa tā kā teica, kā aizkrustā, domā tikai labas domas, runā ar bērniņu, viss būs labi. Katrā gadījumā šī pirmā saglabāšana izdevās. Tālāk mans ceļš aizveda uz vīra zemi, uz Ukrainu, un tur es nokļuvu otrais slimnīcā uz saglabāšanu. Tur nācās 8 dienas. Bet, arī viss beidzās labi. Tā kā bijām izlēmuši, ka... Cik tev ilgi jau bija tā grūtniecītenīs? Otru reizi jau bija 16 nedēļas. Jā, 16 nedēļas, tu saprati, ka kaut kas nav labi, jā? Jā, vienkārši kaut kā sākās šī asiņošana, izsaucām ātro palīdzību, diezgan pasmagi tas viss teik Kievā bija, jo, galu galā valodu es vēl tā nezināju, un kaut kā ar tām labām domām. Tajā momentā, kamēr es gulēju Kievā, mans vīrs atveda man grāmatu Māte un bērns. Viņa bija arī latviski izdota, un tā tur gulēdam arī skatījos, un kas man iepriecināja, tur bija šī viena lapas puse, kas ir jādara, lai sagatavotos dzemdībām mājās. Un visu laiku tās domas sākā vērties uz to pusi, ka es varētu varbūt arī dzemdēt mājās. No otras puses risks, otru reizi uz saglabāšanu. Neko, domāju, dzīvosim tālāk. Dzemdības, protams, Latvijā, jo Latvijā cilvēku maz, pilsoņu vajag vairāk, dzemdēsim Latvijā, lai būtu latvieši. Un tad, kad es atbraucu uz Latviju, jau tā kā pēdējos mēnešus, jau tā kā uz dzemdībām, datums bija uz Mārtiņdienu, arī Mārtiņdienas rītā viss tur sāka notikt. Arī vīrs bija blakus, braucām uz slimnīcu, jo tajā momentā vēl tā kā nebijām droši, ka tiksim paši galā. Slimnīcā man pateica, ka manu ukraiņu vīru iekšā nelaidīs, kaut arī viņam bija Ukrainā taisīta florogramma, ko jau tajā reizē prasīja.
Bet viņi izdomāja, ka viņam vēl vajagot kaut kādas tur baktēriju, tur to uztriepi, ko tur, ka viņi, tā kā nelaidīs. Es kāju pie zemes piecirtu, pateicu, tad es braukšu dzemdēt mājās. Vecmāte tai mirklī pateica, brauc, ne tu pirmā, ne tu pēdējā. Tas bija Latvijā, Jā, Madona. Katrā gadījumā es piecirtu to kāju pie zemes, protams, ar visu to stresu, es tev nav nekādu dzemdību priekšvēstnešu, viss ir labi, braucam mājās, varbūt šodien nemaz nedzemdēsim. Stresiņš. Aizbraucām mājās, Mārtiņdiena, sāk snikt, neko, es tur taisu to istabu, kārtoju, tīru, liksdas sindroms. Un tie bija tie laiki, kad braucot uz slimnīcu, vajadzēja nopirkt šo dzemdību paku līdzi. Tas bija 2001. gads, man bija šī dzemdību paka, tas viss tika uz galda skaists izkārtots, atvērts, sākām pētīt, kas ko, kāpēc. Man vīrs no pārguma vienu brīdi aizmiga, teica, viss, es vairs šito stresu nevaru izturēt, man vajag pagulēt. Tad viņš atkal pamodās, tad mēs spēlējām kārtis un gaidījām savu mazuli. Jo es biju viņai arī iekārtojusi dienas grāmatu, jau no pirmās dienas rakstīju viņai, kā es jūtos, šīs savas iekšējās sajūtas, sarunas ar šo bērniņu. Un tad es vēl liku arī vīram ierakstīt kādu vārdu bērnam, un tad viņš arī nodarbojās ar šīs dienas grāmatas aizpildīšanu, kamēr tad uz kaut kādiem 7, 8 vakarā, tad jau aizgāja pa nopietnam. Viss šī bailīte bija, bet tā kā man bija mamma, ļoti pieredzes bagāta mamma, 7 bērni manai mammai ir, tad sapratām, ka gan jau viss būs labi, viņa tur laikam ienāca kājums, bet tie bija, laiki tādi, ka tev jau vajag arī to papīru, jo mēs esam sistēmā, mums ir bērns jāpiereģistrē, ko tagad darīsim. Kad jau bērniņš... Solīt apakaļ, tad mamma ienāca un tā tu jau runā par to brīdi, ka bērniņš jau piezīmē, tas vēl... Jā. Nē, viņš tikai taisījās. Mamma bija tā, kas saķēra. Mamma arī kontrolēja bišķīt, kas notiek, kā tev... Ja man bija arī, es biju ļoti daudz ko lasījusi, ļoti daudz video skatījusies, arī šīs mājdzemdības un tādas lietas. Tā kā... Teiksim tā, ka tajā momentā jau tu baigi daudz nedomā par to, kas būs, tu esi tik ļoti... Es tevi arī redzēju tavā burbulī pirmoreiz, ka tev, šis burbulis riņķī, tu klausies tajā bērniņā, un tev ir pilnīgi vienalga, kas notiek apkārt. Es esmu šeit savā olā, un es noteikti tajā mirklī biju tieši tādā pašā olā, jo es īsti nejūtu, kas tur īsti apkārt notiek. Zinu tikai to, ka man ienāca, kā spiedieni ir, ja ir, tad aiziet, es te esmu. Tikko jau tas bērniņš tā kā bija piedzimis, sauc ātro palīdzību, jo viņiem jau man jānogādā slimnīcā, jo man audžetās pateica, es vairāk nebraukšu, sniegs ir tik daudz, putenis ir tik milzīgs, es vairāk nespēšu braukt. Jā, mēs izsaucām ātro palīdzību, jo vajadzēja, protams, kādu, kurš apstiprina, ka tieši es esmu dzemdējusi pareizi. Tā kā es biju 2 reizes uz saglabāšanu, ātri atskrēja, un saprotu to, ka tā placenta īsti nost neiet. Jau ilgi, jau minūtes 40, jau stunda. Uzreiz man iešpricēja, nezinu, ko oksitocīnu tur špricēja vai ko. Un aizstiepos to ātro palīdzību, braucu uz slimnīcu atpakaļ uz Madonu. Un vienu brīdi tā māsiņa saka, ātrāk, mēs viņu zaudējam. Es tāda guri smējos, domāju, kur jūs mani zaudēt? Tā savā tādā eiforijā, ka es esmu to izdarījusi, bērniņš ir piedzimis. Ar to nabasaiti pirms tam bišķīts uzlika, man tā kā uzreiz paņēmu bērniņu uz vēdera, un biju arī lasījusi, ka jānogaida, kamēr nabasaita beigas pulsēt un tā. Un jau vīrs tā kā jau sagatavojies, tūlīt kaut ko varbūt griezīs, kaut ko darīs, bet atstājām šīs 10-15 minūtes, kamēr ieskrēja ātrie tie gan uzreiz, kas te notiek, nabasaita pagriezt. Nepateikšu, vai viņa tajā momentā vēl pulsēja vai nepulsēja. Viņi tā kaut kā uzreiz ātri jāglēb, tas šitais. Un tikko aizvedu uz to Madonu, es tur tā kā augstā guļu, vīrs ar bērnu uz rokām blakus. Protams, viņu kārtējo reizi nelaida iekšā. Jo, rīta teica, nelaidīs, tagad domā laidīs, taču nelaidīs. Tos papīrus visi tur saveda kārtībā bez manis. Paldies Dievam, jo es uzskatu, ka dzemdētāja tajā mirklī, kad viņai ir sāpes un tā tālāk nav jānodarbojās ar papīriem, ka viņi ienāk šeit slimnīcā. Man uzreiz augšā,
tur to ledu virsū uz tā vēdera, gaida, kad jau tā placenta iznāks. Viņa iznāca, viss bija kārtībā, apskatīja, viss bija labi, nekas nebija palicis iekšā. Un tad sākās bērnu apskatīšana. Paziņoja mums, ka mēs esam bērniņu nometuši zemē. Es šokā, kādā zemē, kurā vietā. Nevienu mirkli bērns nav zemē nokritis. Izrādījās, ka man meitiņa piedzima ar palielu hemangiomu. Izkārta actiņa un auss, un viņš tā kā vaigs, un viņš tāds zilums. Ko man arī vēlāk vecmāte izskaidroja to, kāpēc nācās likties saglabāšanu. Jo daba pati saprot, vai šis bērns būs perfekts, vai viņš nebūs perfekts. Un ja gadījumā kaut kas nav tā kā ir kļūda, vēl kaut kas mēģina tomēr atbrīvoties. Tomēr, nezinu, vai tā ir iekārtots, bet izdzīvo stiprākie, izdzīvo tie, kas ir pareizi izveidojušies, jo ļoti reti, ja īstenībā parasti dabā dzimst kaut kas ļoti tāds, nepareizs, teiksim tā. Jā, dabiskā atklāt. Šis bija tas moments, kas man vairs nebiedēja, ja gadījumā atkal būs kaut kas spontāns, vēl kaut kas, jo man tas pēc tam tika izskaidrots. Katrā gadījumā slimnīcā tās dakteris reiz teica, tad tu reku, tu esi, mēs taču tevi gaidījām pirms cik tur gan 10 stundām. Kad tu tā kā nāks, es saku, bet jūs mani pašas aizsūtījāt mājās. Viņas saka, bet tad, lūdzu, tikai nekur neko, tak sanāk lieli brīnumi, vai ne? Katrā gadījumā attieksme pret mani bija kolosāla. Mīļa, ļoti saprotoši, viss nolika, tas jau bija tā kā vakars arī, nolika gulēt un tā, parādīja arī kā bērniņu pabarot pareizi, vairāk arī tādu baigo pārmetumu nebija, nokonstatēja, hemangioma un lika mūs mierā, jo jau vakars tur 11, man liekas, beigās jau gandrīz bija. Neko no rīta no rīta jau tā kā izgulējām un tā, un atnācām fizioterapeite, parādīja dažus vingrojumus, kas ir jādara, lai ātrāk tā kā viss saietu vietās un atkal figūru un to. Viss tā bija forši. Tad, protams, ierodās mans vīrs, kurš paziņo, ka viņam ir jābrauc atpakaļ uz Ukrainu. Tā tad mūs vajag dabūt no tās slimnīcas ārā. Protams, rakstījām depešu, ka uzņemamies paši atbildību un braucām mājās. Tāda bija tā lieta ar to pirmo bērnu. Tā bija tā kā rokāda, lai jūs tiktu uz mājām vai uz mājām uz Ukrainu, ja? Jā, un mums viņa bija burtiski 2 vai 3 dienas veca, ka mēs uz autiņa mēģinājām viņai uztaisīt bildi, lai varētu uztaisīt pasi pātrinātā kārtībā, lai mēs tiktu ārā atpakaļ uz mājām. Viņai bija, es nezinu, 10 dienas, 12, kad mēs laikam uz Ukrainu aizbraucām atpakaļ. Bet visa tā papīru kārtošana, reģistrēšana, viss tas, protams, aizņēma laiku. Man vīrs arī nerunāja latviski, un līdz ar to sanāca, mēs visur arī uzreiz burtiski braucām, kārtojām papīrus. Un tas bija tas, kas man ļoti, ļoti nepatika. Tas, ka tu gribi pavadīt šo laiku ar jaundzimušo, iepazīt viņu tādu mierīgāku, un tev ir papīri, šitas vēl kaut kas. Tas ar to īsti brīvo dzemdēšanu nesapasēja. Nākamā reize jau bija pēc nepilna pusotra gada. Jā, nākamā reize. Bet, par šo pirmo. Es, protams, zinot, ka es Latvijā neko tādu stāstīt nedrīkstu, esmu taču nobrīdināta, uzrakstīju šo stāstu vāciski un ievietoju, ja es nemaldos, tā varētu būt vai vācu vai man liekas drīzāk austriešu lapa, kur bija mājdzemdību pieredze, sievietes bija rakstījušas, un es kā vācu valodu ļoti labi pratu, es arī aprakstīju savu pieredzi ar visu to, ka man slimnīcā pateica apmēram ej un dzemdē mājās, ne tu pirmā, ne pēdējā, visu kaut ko. Un tad neilgi pirms man nācās dzemdēt otru bērniņu, uzradās mums viena pazīstama Latvijā vecmāte, kura teica, man atsūtīja tavu stāstu, un viņa mani atrada. Un es viņai saku, bet man pēc nedēļas burtiski ir jādzemdē otrs, jūs varēsiet pieņemt? Jāskatās, es būšu Latvijā, atbraukšu. Man it kā bija 10. aprīlis datums, jau tajā mirklī zināja, ka būs puika, un mani švāģers pavizināja ar mašīnu vienā dienā. Es viņam saku, es šodien dzemdēšu. Saku, tu pieņemsi to bērnu. Jo vīra man nebija, vīrs man bija Čehijā tajā momentā praksē, un es saprotu to, ka man it kā vēl līdz tam 10. tur nedēļa laika, bet, tā švaki. Protams, uz nakti sākās dzemdības. Vīra nav.
Mana mamma saka, ne, šoreiz laikam šitā bez vīra, nu, nesanāks, domāsim tomēr, laikam tomēr uz to slimnīcu. Vakarā 10. sākās dzemdības. Es vēl tā domāju, labi pārbaudīšu, iegāju tai vannā siltajā, ne, nu, pastiprinās viss, nu, tā kā laikam dzemdēšu to nedēļu ātrāk. Neko, taisamies ap 2, laikam braucām uz slimnīcu. Tas bija jautri. Mēs tai pusstundā ar mani veda mamma. Mēs dziedājām visas tautas dziesmas, ko vien varējām izdziedāt. Es nemaz nezināju, ka mana mamma māk dziedāt. Mēs abas kopā līdz tai slimnīcai dziedājām. Un es sapratu vēl vienu lietu, ka es vairāk nekad negribu braukt mašīnā, ja man jau ir sākušās kontrakcijas. Tas bija briesmīgi. Iebraucām slimnīcā, varētu būt, ka bija kāds 1:02 naktī. Es, protams, biju viena pati tur no dzemdētājām, jo, nu, tais laikos jau tas bija 2003. Liekas gads, arī jau mazāk to bērnu dzima. Un viņas manīja, es tom uzreiz dušā. Es saku, bet es tikko no vannas esmu vienalga, mēs tevi nevarējām pārbaudīt, ej tagad dušā. Man jau tā, nu, kas te tagad notiek? Nu, es taču izstāstu, ka es tikko no vannas, nu, kāpēc man vajadzētu vēlreiz dušā? Nu, neko domāju, nu labi, vai man grūti pastāvēt siltā ūdentiņā, pa vidam vīrs no Čehijas piezvana, runājamies. Neko aizved man uz to pirmsdzemdību palātu, es tur viena pati skatos, tur ir instrumenti, nu viss iespējamais, tur var visu pārbaudīt, visu apskatīt. Es taču viena naktī darīt īsti nav ko. Viņas atnāk man pabāž kaut kādu tableti zem mēles. Es tā mirkli 23, 24 gadi man bija. Arī, nu labi, vajag ko es zinu, kas tur notiek, zini kā. Neko, paņemu to tableti un saprotu, ka, nu, tūlīt ir čau, un es gribu dzemdēt tieši tā, kā es gribu dzemdēt. Tai mirklī es tā kā vairāk gribēju uz ceļgaliem, uz gultas, nu, tā kā tomēr tai vertikālajā pozīcijā. Un viņas tagad ieskrien. Ko tu te tagad, kāpēc tu mūs nesauc? Es saku, kāpēc man jūs saukt vienu bērnu dzemdēju, kāpēc lai es otru nedzemdētu? Un tā, mani paņēma divatā zem padusēm un aizstiepa un uzlika uz galvu. Es saku, es negribu uz galdu, es gribu tupus. Nē, nu jau ir pa vēlu tā un šitā. Beigās es tur tā sēžu uz tā galdu. Viņa saka, tu to tableti vispār paņēmi? Es saku, vispār laikam jā. Viņas man otru aiziet. Tāpēc, ka šī pārnešana no vienas telpas uz otru man atkal visu nostopēs. Man laikam kaut kāda psiholoģiski ļoti aktīva vai kāda izina. Katrā gadījumā viņas man iebāza otru tableti zem mēles. Protams, dzemdības aizgāja pilnā klapē pēc tās tabletes un viss tā kā notika. Piedzimst bērniņš, viņš nekliedz, viņš neelpo, viņš vispār viss ir jocīgs un viņas sāk panikot. Fiksi uz tā bērnu tā kā nabassaiti nost uz galda, tur kaut ko virina, kaut ko tā, kaut ko šitā. Es, protams, neko vairs nesaprotu, man tiek uzlikts atkal ledus uz tā vēdera. Mēs apstos tā riņķi un saku, bet jums rekur ir dzemdību soliņš. Kāpēc es nedrīkstēju soliņa? Tagad, ja tam bērnam kaut kas notiks, tu pati būsi vainīga. Es vēl lielākām acīm domāju, labi, es būšu vainīga. Pagaidiet, jūs man tikko 2 tabletes iemet. Es esmu 2 stundas slimnīcā. 2 stundas es tur biju. Jūs man pat neinformējāt par to, ka ir pieejamas arī dzemdību soliņš. Un es biju tādā šokā. Un tad man iedeva to bērniņu, pēc tam jau viņš tā kā sāk elpot visu. Un es skatos, viņam acu baltumi lillā, visa seja tādos pleķīšos. Izrādās bērniņš bija ietinies nabas saitē. Un ar šo ātro dzemdību izsaukšanu tika piežmiegts viss. Un viņām it kā visi instrumenti taču bija, lai pārbaudītu sirdspūkstus visu un, nu, tā kā apstītos, kas notiek. Nu, neko, nu, kaut kā mēs izdzīvojām to laiku, kaut kā, pirmais mums bija, ņemiet šito citu planētu, iet prom, es gribu pie savas meitiņas. Viņš izskatījās tik ļoti pārmocīts, jā, ar to, ka tā seja visa tādos pleķīšos acu baltumi pilnīgi lielā un izskatījās, reizēm vāda tādus. Un tur man bija tas lielais lēmums, ka es vairāk nekad un nemūžam uz slimnīcu noteikti neiešu un tur nedemdēšu. Nu jā, ir jau arī, kā saka, jau pierādījies, ka tā nabassaita ap kāklu pati pa sevi neko nedara sliktu, nu, tam bērniem, ka tā bieži notiek, jo tā nabassaita, nu, mēdz būt gara un viņš maziņš tur rotē vēderā un tā nabassaita aptinās. Un viņi ir tik perfekti no dabas uzbūvēti, ka tās asiņas tāpat tur plūst cauri. Un pati pa sevi, tā nav kaut kāda patoloģija.
vai kaut kāda bīstama situācija, kad, jā, tavā situācijā izklausās, ka arī no tevis stāstītā, ka tās ir ļoti ātras un samocītas dzemdības, jo viņas ir stimulētas. Tā. Jā. Nu, par to nabasēti tur vēl tālāk stāst pēc tam būs, jo pēc vēl 4 gadiem bija tad nākošajā grūtniecībā ar manu meitiņu. Tur mēs jau bijām konkrēti sarunājuši ar Latviju, ar Latvijas vecmātēm, kad man būs mājdzemdības ar vecmāti, jo tajā laikā mēs jau labāk dzīvojām, mēs varējām arī to atļauties. Un tā, dzima mana meita, kuru mēs gaidījām kā puiku, jo man bija ultraskaņā pateicis, ka būs puika. Ja vārds izdomāts un viss, un tad tā arī bija interesanti, ka es atbraucu bišķīt iepriekš uz Latviju, vecmāte saka, bet mums vajag vismaz 3 satikšanās pirms dzemdībām, un es jau biju 36. nedēļā. Tad viņa bija tā, ka es aizbraucu pie viņas, 2 reizes laikam, viņa vienreiz pie manis, un tad jau bija dzemdības. Un bija tā, ka viņi ieradās reizē manu vīru. Vīrs lidoja no Ukrainas, nelidoja ar mašīnu, teiksim, lidoja 12 stundu laikā atbrauca. Un viņš burtiski 10 minūtes ieradās pirms vecmātes. Un 7 no rīta bija, atceros vēl, un tā kā jau naktī bija sākušās kaut kādas dzemdības. Neko. Vecmāte ieradās, ļāva mums abiem tā kā pabūt. Saka, ja jums mani vajag, pasauciet, tā un šitā, un tā mēs atkal ar vīru kopā gaidījām, kad jau, zims kārtējies bērniņš. Un arī atkal krāšu spēlēšana un viss kaut kas, un tad laikam tieši 12, man liekas, mātes diena, tā bija 10. maijs, nenormāls karstums, 30 grādi. Mani abi vecākie bērni bija bērndārzā uz mātes dienas koncertus, kuras tajā mirklī netiku, jo man bija dzemdības. Un bija mūsu omēs gājis ar viņiem, un burtiski tikko piedzima meitiņa, ievēlās arī tie abi 2 lielākie mājās, uzreiz arī apskatīties, māsiņa, un es tajā mirklī pat nezināju, ka tā ir māsiņa, pēc tam vecmāte saka, nav to atribūtu, tā ir meitene. Mēs bijām tādā šokā, ja mēs gaidījām dēlu. Jā, dzemdības bija diezgan ātras, tādas, teiksim, nesaspringtas. Tu zini, ka tu gaidi, ka tev viss būs labi, ka tu tā kā vari nokoncentrēties uz šo, vai ne? Ka tev viss notiek, ka blakus ir kāds, kas zina, kaut arī es jau, ne jau 1. reizi vai nedzemdēšu, jau 3. reizi. Bet, tāda drošības sajūta mums bija. Ka ir vecmāte, ka viņa zina, ko dara, paldies, ja viņa nejaucās iekšā, kas man ļoti, ļoti patika, kad viņa pat nenāca, nepajautāja, kā jums tur, burtiski aizgāja gulēt. Un tikai tad, kad man vīrs gāja, saka, varbūt jūs apskatīsieties, tomēr, cik tas atvērums un tā. Un tās bija tādas mierīgas, skaistas dzemdības, jā, es teikšu, ļoti mierīgas un ļoti skaistas. Jo tev neviens nerauj bērnu nost, nekādas nabasaites uzreiz negriež, neviens tev viņu neņem uzreiz svērt, mērīt kaut ko vēl, ja? Tas viss tā kā tādā rimtā mierā, un kad jau ievēlās šie 2 vecākie un apstīties mazulīti un tā un šitā, tikai tad pēc tam teica, labi, tagad jau mēs viņu varam arī nosvērt un sarakstīt tos papīrus. Man bija vecmāte, kura bija par homeopātiju, līdz ar to es dabūju uzreiz pēc dzemdībām homeopātiskās lodītes zem mēles, un man bija sagatavota arnika. Jo kāpēc tev vajadzēja zāles? Nē, viņa vienkārši, tā kā es saprotu, ka tas bija, lai savilktu šo dzemdi ātrāk, nelika ledu, bet homeopātisku kaut ko devu. Man vēl bija raspodiņu tēja, tā kā savārīta, un arī šo raspodiņu tēju es tā kā lēnā garā to krūzīti izdzēru. Starp citu, raspodiņu tēja ir ļoti, ļoti garšīga, vai arī varbūt man tajā momentā likās, ka viņa ir ļoti garšīga, jo organisms saka, ka vajag, viņš parasti neiet savu, negribu, ak, Dievs, riebjas pretīgi, ja tev organisms pasaka jā, nē, un ja kaut kas negaršo, ja kaut kas liekas nepieņemams, tad kāpēc man savu organismu ar to mocīt? Tāpēc kaut kā tā sanāca, šokolāde man bija pēc tam. Spēku atgūšanai arī vēl no šokolādi uzreiz tā kā ēdu. Tāda riktīgi, laimīga, priecīga vīrs blakus, paguvis uz dzemdībām un meitiņu nosaucām pa Dārtu, bet arī tas bija stāsts, ka, ja bija bez vārda 3 dienas, un mēs lasījām vienkārši
kalendāru, prezeks mēs, man ienāca mazā māsa un sākām, nu, es saku, labi, caur kalendāru. Viņai kādreiz vakardien bija vārda diena, tādu vecu skaistu vārdu, kurš izrādījās beigās ļoti izplatīts tieši tajā gadā un pēdējā laikā vispār. Ja? Tā mirklī nelikās, ka Dārta varētu būt kāds tāds ļoti izplatīts vārds. Katrā gadījumā arī Dārta dzima ar nabasaiti ap kaklu. Mums tas beigi neuztrauca, jo viņa piedzima ļoti pat gaiša, neraudāja. Jo, it kā bija gaiša diena 12 dienā, bet mums bija tāda tumša aizskara aizvērti un tāda ūmulīga tā gaisma bija, ka tam bērnam uzreiz tev nav tās lampas gaismas, ka viņam pilnīgs tāds šoks nonākt, ja, ka tāds vairāk tāds sarkanīgs, mums tā istaba bija tāda tumši sarkani aizskari, tādi bordo krāsas un es domāju, ka viņa arī pilnīgi tādā mierā ienāca un es arī saku, kāpēc viņa neraud, vecmāte saka, bet kāpēc viņai raudāt, jūs taču viņu gaidījāt, ja. Tādu mīļumu mēs viņu saņēmām un arī, braucām, protams, mēs starp divām valstīm dzīvojām, atkal papīri, atkal viss šitais un braucām, protams, atkal mājās. Un tāpēc viss tāds, ja papīri, tā sistēma, tas viss traucē tev izbaudīt šo būtību būt mātei, jo labi, varbūt, ja tev vīrs ir latvietis un viņš aiziet visu nokārto, ja, tad varbūt viss ir labi, bet manā gadījumā man nācās uzņemties arī šās lietas, kas nāk klāt reģistrācija un pases un tā tālāk. Tā, placentu vecmāte iedeva vīram, pateica, apmēram dariet, ko gribiet, ja, ir tādi varianti. Placentu mēs aprakām dārzā, un viņš nākamā reizē, kā bija pilsētā, nopirka rozi. Meitai tika uzstādīta virsū rozi. Jā, vēl aizvien aug manai mammai dārzā un ar ziedu, un bija pat galīgi aizmirsis, ka tur apakšā ir meitas placenta, bet, tā tika tēreiz tā tika izlemts, jo, domāju, mēs esam tomēr ciematiņā, tādu liepu lielu stādīt vai ozolu, tā doma bija sākumā kādu kārtīgāku koku, bet, beigās nesanāca. Vēl pēc 2 gadiem atkal maijā dzemdēju savu 4. bērnu, pie tās pašas vecmātes, situācija gandrīz tā pati, izņemot to, ka ar 4. bērnu man bija vissmagākās dzemdības 14 stundas, kaut arī liekas, tev saka, jo vairāk bērnu, jo vieglāk un tā. Beigās izrādījās, ka tas viss ir atkal dēļ nabasaites. Man jau kurais bērns bija sapinies nabasaitē, un vecmāte tad paskaidroja, ka tajā momentā, kad bērniņš dzimst, viņš griežās. Viņš grozās ārā no nabasaites un lēniņām kā skrūvīte mēģina iznākt šai pasaulē. Un ja tās ir šīs sasteigtās dzemdības, kad tev ieliek zem mēle šo tableti un tev viss aiziet, šī nabasaite apvelkās ar to kaklu riņķi. Viņa nospiež šīs asinsvadus, kas sanāca manam vecākiem dēlam, ka viņam viss tas palika tā kā galviņā un tāda riskanta situācija bija sanākusi. Katrā gadījumā, Artūrs dzima visilgāk. Datums viņam gan bija bišķi tā kā 21. maijs, es vēl cerēju, ka viņš tiks uz manu dzimšanas dienu, man 17. maijā, bet viņš piedzima 19. maijā, tad mums ir 3 dienas pēc kārtas ir svētki. Viņš piedzima galīgi tāds balts, man tā, kāpēc viņš tās galīgi balts un tā, un it kā pēc tās agaras skalas tur tagad jāvērtē, mēs jau tagad visi gudri 4. dzemdības, vecmāte saka, neķer kveņķi, viss būs labi, jo vienkārši arī viņš ir tikpat ļoti nomocījies kā tu, tomēr tās 14 stundas, un ir tāda poza, ir šī tāda, ir ārprāts, ko mēs tikai visu neizmēģinājām. Kas man jāsaka, visi bērni, kas dzimuši mājās, man ir dzimuši tupus, mani neinteresēja ūdens, kaut kā es negribēju ūdenī, varbūt, ja man būtu bijusi kāda lielāka vanna vai kas savādāk, bet es viņu pat neizskatīju kā variantu. Jo, nezinu, kāpēc, es domāju, gan jau, ka ķermenis pats atradīs, kas viņam ir ērtāk, un tad poza bija vīrs turēja mani aizmugurē, un es tā kā pietupienā. Viņš gan sēdēja uz gultas malas, un es tā kā pietuvienā. To postu jūti pati, izvēlējies pati, gribēji, lai viņš tev palīdz? Tu man tagad uzkāries. Jā? Reiz jautājumu? Es saku, vai tu izvēlējies to pozu, kā tu pajautāji vīram, lai viņš tev palīdz turēt, un tad tu dzemdēji?
vispār viņš jau, mēs bijām kaut kā tā sarunājuši, kad varētu būt, ka tas ir tas, kas, ka tev tomēr tas smagums iet, tā šī pietupiena poza visērtākā. Ko es vēl varu pateikt? Es viņu arī trenēju pirms zemdībām. Es diezgan bieži stāvēju, trenēju kājas, lai es izturētu šo momentu, kas varētu ilgt no 5 līdz 20 minūtēm. Ja? Katrā gadījumā es nebiju gluži netrenēta. Pat pie pirmā bērna bija tieši tas pats variants, jo šai grāmatā Māte un bērns ir ļoti daudz informācijas, un viena no šīm ir, ka visērtāk ir pat reizēm šī pupus poza. Tu tā kā tomēr tupusēsi. Man viņa bija ērta, arī ar 5. bērnu, tāpēc 4 no maniem bērniem dzimuši tupus pozā un 1, diemžēl, slimnīcā uz galda. Pirmais bērniņš slimnīcā? Nē, otrais slimnīcā, jā. Pirmais arī meitiņa bija tupus pozā un vispār viss bija labi. Katrā gadījumā ar Artūru mums sanāca ar 4. bērnu diezgan tā kā jocīgi, jo viņš tā kā negribēja īsti augt, negribēja īsti pieniņu, negribēja to, tāds vienmēr tāds nekāds. Ļoti pārdzīvoja, ka neaug tā kā būtu jāaug bērniem, bet beigās, tūlīt būs 16 gadi, liels puisis ir izaudzis. Iemācījies gatavot pats sev to, kas viņam garšo, un jā, ar to barošanu tur arī bija tā kā bija, jo reizē ar mani, arī man vīra māsa dzemdēja 2 mēneši agrāk. Un man tas bērns visu laiku karājās pie krūts, visu laiku pie krūts un visu laiku neapmienās. Un es nevarēju saprast, kas notiek, kāpēc, jo ar pāriem bērniem bija viss kārtībā. Vienā reizē mēs tā visi kopā ģimene bijām sanākuši, un man tā vīra māsa saka, es pabarošu arī tavējo. Viņa pabaroja to Artūru, viņš nogulēja 3 stundas nepakustēdamies. Tad es sapratu, ka laikam man tas piec nav tāds, kā viņam vajag, ka tomēr varbūt kaut ko vajag biezāku. Un mēs sākām tajā momentā viņu piebarot, varētu būt, ka viņam bija mēneši 3-4, lai es varētu izgulēties. Vismaz uz vakaru mēs taisījām mākslīgo pienu, jo es vienkārši biju gatava. Es nevarēju visu laiku baro bērnu, tev visu laiku ir sāpes, tu visu laiku esi nogurusi. Nav jēgas. Arī atbalsta trūkums droši vien izklausās, ka tev nebija daudz variantu vai informācijas, ko tad īsti darīt. Tad tā viegli tev arī ieradās tā sieviete, kas ir forši, vai ne, kas ir vispār interesanti, kad viena var barot otras bērniņu. Tā jau ir noticis, un tā ir īstenībā visveselīgākā prakse. Bet tādā brīdī, es saprotu, ka tu nevar nodrošināt visu laiku, ka viņi tur ir blakus un dzīve, vai ne, un tad tavs risinājums ir tāds. Bet, viņa pati ir ļoti sīka meitene, 45 kilogrami tikai, bet viņa tā ražoja to pienu, viņas meitiņa bija milzīgs nobarots bēbis, un mazais smalkais dēliņš tur pretī blakus, un ar šo kaimiņu barošanu arī stāsts Ukrainā man kaimiņiene bija, un viņas tā kā bija viņu brāļi, abiem bija sievas, abiem reizē apmēram bērni. Un tā viena sieva mūžīgi kaut kur gāja guļēt, tur kaut kur pie savām māsām, pie mātes, un tas bērns vienmēr nebarots. Un tas šī otra, kurai piena pietika, baroja šo savu kaimiņu bērnu arī. Jo tur kaut kā, tas ir tā kā dabīgi, ja tev ir piens, tu dalies, ja tev ir olas, tu dalies, ja tu nokauj cūku, tu dalies, un tas tiek uztverts dabīgi, ka tā ir jābūt šai dabā, ja. Pat dzīvnieki reizēm pieņem svešus mazuļus izbarot, un tāpēc tagad, piemēram, pateikt, nē, ak, Dievs, tā svešā sieviete manu bērnu nebaros, un laikam tur jāpadomā, tomēr bērni interesēs. Ja viņam šis piens varbūt labāk derēs, vai es kā pati, teiksim, jau ar 4 bērniem diezgan nomocījusies, mums vēl bija saimniecība, un vīrs vienmēr kaut kur prom, un man nebija no tiem vīriem, kas pieceļās naktī, un tagad iet un paņem to bļaujošo bērnu, drīzāk bija tā, ka es tā, kurš viņam no rīta jāceļas, viņam uz darbu, viņš mūs apgādāja. Tieši kā tu saki, man nebija šī atbalsta. Ja es biju Latvijā, pie mammas bija forši. Es varēju palasīt kādu grāmatu, aiziet pastaigāties. Man bija kāds, kam atstāt to bērniņus pāris stundām, un pat jau lielākus arī. Un tur Ukrainā, tur mēs bijām vieni. Un tad tu tā cīnies cauri un ej, un tev ir bērni, un saimniecība, un dārts, un māja. Un arī sievietē vajag šo
dienu atpūtai, teiksim tā. Un ja ir šī atkārtēja, kas man ļoti patika, ka agrāk tomēr šīs ģimenes dzīvoja šīs lielajās saimēs. Tev bija vecmamma, tev bija vecmamma, mamma, bērni. Tu varēji kaut kuru mirkli varbūt izvēlēties un aizskriet viena pati līdz mežam. Un vienkārši pālpot svaigu gaisu un atkal dabūt šo enerģiju no dabas, lai tu atkal varētu iet un dot. Ja? Jo mūsdienās ir tā, ka vecmāmiņām vēl līdz 65 ir jāstrādā. Tu nevari aizvest to bērniņu kaut uz pāris stundām, es saku, piedod, es esmu darbā, piedod, es esmu pārgusi. Ja? Tā visa sistēma ir uztaisīta uz to, lai bērnu vairs nebūtu, lai nav kas viņus pieskata, lai nav kas viņiem lasa pasakas. Un, nezinu, man tas viss tā bišķīt sāpina, tā ir cita tēma, tā vairs nav par dzemdībām. Tā tad 5. bērns, tagad viņam 7 gadi. 5. dzemdības jau bija ļoti apzināti un uzreiz pateikts, mēs dzemdēsim mājās. Un tā kā šoreiz mēs vairs neesam tik situēti, mēs nevaram arī atļauties vecmāti. Tātad variants numur 1, lai iegūtu sistēmas dokumentus, sauksim ātros. Protams, sanāca viss tīri neko. No rīta 8:30 es tā kā laidu savu jau otro vīru uz darbu. Viņam saka, tu jau vari uzreiz brīdināt, vai pat agrāk viņš brauc, vari brīdināt, ka tā kā varētu būt, ka tev šodien nāksies ņemt brīvu, tā kā, ka mums dzimst bērniņš. Viņš varētu būt, ka šodien piedzims. Vēl kaut kādiem, 8:30, man liekas, viņam zvanīju. Es saku, laikam tomēr būs gan. Es saku, izskatās, ka būs gan. Tad 1:30 viņš bija klāt no darba. Man arī vecākā meita bija mājās. Tai momentā bija 14 gadi, es tev tagad nepateikšu precīzi. Mēs abas ar viņu sēdējām, kādiem 12. Un bijām ieslēgušas spēka dziesmas internetā un visu laiku dziedājām līdzi. Mēs stundas 2, 3 dziedājām. Tā ir šī elpošana, ir šis mierinājums, ir šīs spēka dziesmas, kas tā kā tevi stiprina. Kad jau ieradās arī vīrs no darba, arī viņš pievienojās, viņam ir kolosāla balss, un tad mēs visi tā kā 3 jau kopā jau vilkām latviešu tautas dziesmas. Un kaut kurā momentā es sapratu, ka nē, ka ir jāiet tomēr augšā uz savu istabu, jo tas viss tā kā bija lejā dzīvojamā istabā, tāpat bērni riņķī, viss es sapratu, ka nē, jau es gribu tā kā bišķīt atiet malā, tā kā būt ar sevi, paklausīties, ļoti baidījos par atvērumu, kaut arī, plīsuma man bija tikai varētu būt ar pirmo meitu, kā jau pirmais bērniņš bija viens mazs plīsumiņš. Bet, es ļoti ilgi gulēju pozā dibens gaisā, lai tā kā nav to spiedienu, ka tiešām, lai viss ir lielais atvērums. Un kad jau... Kāpēc tev uznāca tās lomas par atvērumu? Tev ir tieši kaut kāda pieredze? Nē, es vienkārši redzu, vienmēr jau tev ir kāds, kas tā kā pārbauda to pirmo bērnu, baigi par to nedomāju. Mamma teica tā, spiediens ir, aiziet, ja. Tad tai slimnīcā vairāk arī viņi sadeva šīs tabletes, noteikti atvērums bija, viņi jau arī skatījās, 3., 4. reizē vecmāta bija tā, kas teica, jau 8 centimetri, tūlīt jau varēs, Un šeit ir tas moments, kad īsti mammas blakus nav, tu esi pietiekoši pieaugusi, 30, gandrīz 9 tajā momentā, tur pietrūka. Un tev ir jāpaļaujās uz sevi. Un tā kā domā, nedod Dievs pa ātru sākt spiest, gan jau, ka būs labi un tā. Un tad arī no kaimiņu mājas mana mamma iestājās, viņa saka tā, kā ir? Es saku, liekas, ka vajadzētu jau būt tik tālu tam atvēram, tā, viņa saka tā, nostājies normāli, tā, spiediens ir, tad aiziet, kamēr es vēl esmu šeit. Protams, tajā momentā arī mamma to bērniņu kārtējo saķēra, tas notika ļoti lielos ātrumos, viņa kā ienāca tā, 5-10 minūtes, es nevaru tev pateikt, cik tajā momentā pagāja laika, bet pēkšņi tas viss jau notika ļoti ātri, jo es biju sagaidījusi pilnu atvērumu, viss notika un protams, pa vidam tika izsaukta vēl ātrā palīdzība, kurš to izdarīja, es nezinu. Katrā gadījumā mūs ar visu bērnu aizved uz slimnīcu. Šoreiz, kā latviešu vīrieti, kā jau cik gadus vēlāk, manu vīru arī ielaida slimnīcā, placentu nolika maisiņā blakus tajā telpā, kurā mani apskatīja. Viss bija kārtībā. Bērniņš tika savākts uz otru telpu.
Tā daktare, kas bija, viņa raksta tos dokumentus, traļaļā, es dzirdu, ka blakus telpā bļauj mans bērns. Vienkārši auro. Es nosvempos tur no tā galva. Kāda biju, tāda aizgāju. Skatos 2 vai 3 māsiņas apkārt manam bērniņam, un viņš kliedz, kas notiek. Mēs viņam gribējām ielikt svecīti. Kāpēc? Viņš ir stundu kā dzimis, kāda svecīte? Viņam sāp galva, mēs viņam te tādu pusparacetamola svecīti ieliksim. Es kā to bērnu pagrābu, vairāk nelaidu ārā no rokām. Kāpēc tās bērnu māsas ir tādas sadistes? Es nesaprotu, kur jūs ņēmāt, ka bērniņam stundu pēc dzemdībām vajadzētu ielikt kaut kādu svecīti, medikamentozu. Es biju tādā šokā. Es saku, es paņēmu to bērnu, vairāk no rokām ārā nelaidu. Turpatām pēc tam jau man vīrs stāstīja, ka viņas tur šuk, kas tā par bezatbildīgu māti, kā viņa vēl var strādāt bērnu dārzā, es tajā laikā arī biju bērnu dārzā. Strādāju, aizgāju dekrētā no bērnu dārza darba un sāku tur arī aprunāt ļoti stiprais muguras, un tad jau man vīrs pateica, nē, mēs šodien brauksim mājās. Kā jūs brauksim? Uz kuriem jūs brauksim? Ne jau pirmā reize, bet dabūs papīrus brauksim mājās. Tā mēs arī pēc stundām 2, kad jau viss bija sarakstīts un nekādas asiņošanas liekas neatvērās, mūs palaida mājās. Protams, atkal ar iesniegumu, ka lūdzu savu atbildību, es tā kā braucu mājās. Tā mēs tikām atpakaļ mājās. Jā, tā mēs augam, tā mēs dzīvojamies. Kas vēl interesanti, tikai ar 5. bērnu es taisīju pirtīžas. Līdz tam es nezināju, kas tas vispār ir. Kaut kur pa vidam kaut kas pavīdēja, bet ar 5. bērnu jau apzināti taisījām viņam pirtīžas. Liels bija mūsu, teiksim tā, izbrīns, kad mēs redzējām, ka tiešām tur nāk ārā melni sariņi. Bet pa 2 reizēm taisījām, jo mums īsti nebija pirts. Man mājās sauna tajā laikā bija, un viņa nebija mitra, un ar to pieniņu, un to masāžu visu, un tad, kad jau bēdiņiem palika pavisam nekomfortabli no tā karstuma, tad mēs taisījām tad vēlreiz pēc nedēļas to, kas bija palicis, tā kā, kurās vietiņās vēl tā kā jutām, ka vajadzētu vēlreiz. Tā kā tāds īsti process, teiksim, kā daži labi tur taisa, tur ar visu šo skaisto, bija arī vannīte, protams, ar visādām zālītēm un tā tālāk, visu, ko jau mēs paši, bet mums nebija neviena, kas varētu ievadīt, teiksim, varbūt pareizajā secībā. Mēs to mēģinājām uz savu galvu. Un varbūt tomēr labāk ir paņemt blakus šo dūlu, kādu, kurš zina, kurš tev atvieglos to visu, nekā kā mēs tā bišķi tādi stresaini, vecāki bišķi stresaini, bet viss bija labi. Ko es varu pateikt? Protams, tas bērns ir savādāks, lai arī man ir šī pieredze, kad vairāk ir dzimuši mājās un tā tālāk, ja? Bet tieši šis bērns, kuram bijušas pirtīžas, ir visvairāk neatkarīgs, viņam šīs domas lido ļoti ātri, viņš piecirtīs to kāju stiprāk nekā pārējie, lai panāktu savu, un viņš mūs audzina. Noteikti varu teikt, ka šis bērns ir tas, kurš mūs visstiprāk ir audzinājis. Nē, tie lielie arī, jā, protams. Un tie bērni ir mūsu audzinātāji, viņi tā arī paliks mūsu audzinātāji noteikti. Jā, un tad ar tām placentām, jā, ar to numuru 4 bērnu, kurš arī dzima mājās, kur arī mēs dabūjām šo placentu normāli. Kamēr es tur ar to maziņo, tur šur un tur, man vīrs bez jautāšanas viņu arī bija iestādījis dārzā ar rozi virsū. Es saku, bet tas ir puisis. Es negudāju. Saku, varbūt tur varēja kādu jāņogu krūmu vai kā. Viņš saka, kā, mēs tajā reizē pirkām rozi, šim es arī nopirku rozi. Mums aug dārzā pie mammas 2 rozes. Par pārējām placentām es vēl nepateikšu, ka viņas palika, jo arī šo pēdējo viņi tā kā paņēma līdz. Šī ātrā palīdzība uzreiz arī dzemdēja placentu. Bija ļoti ātri dzemdības, un uzreiz bija placenta, un viņi viņu ņēma maisiņā līdzi, lai parādītu daktarei, vai, lai viņi var apstīties, vai tur viss ir atnācis, vai viss ir iztīrījies. Un tā ir mirklī, kad es jau skrēju šo blakus kabinetu, izraudu to bērnu māsiņām no rokām, es pilnīgi viņu aizmirsu. Man vēl bija doma, ka vajadzētu ņemt līdzi un arī dārzā tā kā iestādīt ar kādu ogu krūmu varbūt virsū, ja, vai ābeli. Bet
tā stresā es vienkārši par viņu aizmirsu. Tā kā viņa palika turpat, kur visas citas, nezinu, kur no slimnīcas viņas liek. Bet jā, tā kā bišķi atdalījās tajā momentā. Tās domas, bērns bija galvenāks. Nu, tāds tas manis stāsts. Protams, tur ir daudz ko citu vēl stāstīt, gan par zīdīšanu, gan par citu visu pārējo, bet es domāju, tavs stāsts pašreiz ir par šīm dzemdībām mājās un bez vecmātes klātbūtnes. Ko es vēl varu pateikt, kad daudz informācijas gāja par to, ka ja vīrs ir bijis klāt dzemdībās, ka tad jau ģimene būs stiprāka un viss notiks. Nē, nav taisnība. Noteikti nav taisnība. Jā, viņš varbūt attiecās savādāk pret to bērniņu, vai pret mammu, bet ja vīrs negrib, nevajag viņu spiest, noteikti, nē. Negribu, nē, tas nav viņa, nevajag, jā. Kaut arī man pirmais vīrs arī teica, man lūdzu par to nestāstīt, jo tad man būs slikti, viņš saka, bet viņš varēja visu tā kā darīt, jā. Viņam nebija bēl no asinīm vai no kaut kā tāda, kaut ko griezt un tā tālāk, bet viņš teica, viņš nevarētu mācīties pārstu, jo, ja viņš dzird pa ausīm iekšā šīs lietas, viņam uzreiz paliek slikti. Bet, viss bija labi, pārdzīvoja. Katrā gadījumā vīrieši ir dažādi. Es teikšu, ka ir dažādi. Ja man šis vīrs tagad arī pirmos 3 saka, man no pirmās sievas 3 atstāju sievu pie slimnīcas un saņēmu pie slimnīcas un nekādas bēdas. Ar šito tak vajagot vēl arī dzemdēt kopā. Viņam bija tāds maziņš šoks sākumā, bet viņš saprata, ka tā kā es tam esmu jau gājis cauri, kad viņš var tā kā paļauties uz manu pieredzi, tad viņš baigi par to neaizdomājās un arī ļoti tādu atbildību laikam neuzņēmās tādu. Tiksim tā, viņš paļāvās uz mani, ka es zināšu, ko es daru. Nākošais noteikti fakts ir, ja nav tās vietas, tās šīs klusās vietas, savas istabas, kur tu vari nolīst tajā momentā, arī noteikti nav tā vieta, kur dzemdēt par spīti, es gribu mājās. Tev tomēr ir vajadzīga šī vieta, kā kādreiz latviešiem šī pirtiņa, kur tevi neviens netraucēs, kur tu vari šo savu laiku pavadīt siltumā, mierā, varbūt ar sveci, ar mūziku, ja? Ar ūdeņiem siltiem, kur tu vari iekāpt, atslābināties, atkal izkāpt. Es domāju, vajadzētu tomēr šo pirts lietu atpakaļ. Tas ir tā kā tavs novēlējums un tavs redzējums. Jā, ka tas varētu būt tas novēlējums noteikti, kad sievietei ir vajadzīga pirts. Dzimšanai, miršanai, nezinu, visam ir vajadzīga šī viena vieta, sētā, kur tu būsi netraucēts, kur, tev tomēr būs tava vieta. Kur tas bērniņš nāks pasaulē puskrēslā, varbūt, jā, bez liekiem tur. Mēs viņu zaudējam! Tāda stresa visa, vai ne? Jā, kāpēc viss tas tik ļoti... Man tur nav jautājumu, kāpēc, jo es domāju, sistēma ir sistēma un viņa paredzēta tam, kam viņa ir paredzēta. Un es arī neveidoju šīs sarunas tāpēc, lai kādu pārliecinātu, kā ir labāk vai sliktāk. Es šīs sarunas veidoju, lai cilvēki vienkārši klausās un sajūt, kas ir viņu pareizais un nepareizais. Mēs jau katrs varam izvēlēties to. Bet par sistēmu runājot, es viņā neredzu kaut ko, viņi ir tādi un viņi ir paredzēti tam, lai mūs glābtu ārkārtas situācijās, kad mums tas ir nepieciešams. Vienkārši tas arī, par ko es vairāk runāju, ko es redzu un pieredzu, ka dzemdības nav ārkārtas situācija pati par sevi. Bet viņas var kaut kādu iemeslu pēc kļūt, kā lai saka, sarežģītas, jā. Bet tā kā rekur mamma, viņa var sajust un pieņemt to lēmumu, tad es braucu slimnīcu, es palieku mājās un patiešām īsti, kas man ir vajadzīgs un saprast tos motīvus. Es to izdaru aiz bailēm vai aiz iedvesmas. Es izvēlos to ceļu tāpēc, ka man liekas, ka tas man ir forši, labi un veselīgi. Vai tāpēc, ka man ir bail? Tur ir tāds iekšējs process. Jā, jo man bija viens tāds teiciens, kad
drīz ārsti sāks arī regulēt, kā to bērnu ieņemt, tu pareizi to šito, es saku, kāpēc viņiem vajadzētu regulēt, kā es viņu dabūnu ārā. Jā. Bet katrā gadījumā šīs manas vecās vecmātes ieteikums klausīties, ieklausīties sevi, just, ja kaut kas trūkst, kā viņa man arī teica, viņa saka, ja tu jūti kaut kādu trauksmi, kaut kas tevi neapmierina, nu ej pie tā ārsta, ej, izskatīsim, apskatīsim analīzes, apskatīsim, kas notiek. Ja tev ir šī trauksme, tev ir jāvēršās, nu, pie šī ārsta, jo, nu, kas to es, nu, varbūt, nu, tomēr tie ārsti, nu, viņi jau nav radušies uz līdzenas vietas, tomēr viņi glāb šīs dzīvības un ir kaut kāda cieņa pret viņiem, jo, nu, visādi var gadīties. Bet, redzi, mēs, kas tā kā dzemdējam mājās, mēs izlemjam, teiksim tā, nu, kā lai saka, nevar teikt izlemjam par dzīvību vai nāvi, par to izlemj Dievs, vai ne? Vai piedzims viss tā kā vajag vai nepiedzims, bet mēs esam, teiksim tā, ļoti, man gan bija gan kaut kur padzirdēt, mēs esam bezatbildīgas. Nē, mēs esam pat ļoti atbildīgas, jo mums ir šis spēks un drosme uzņemties atbildību par šo procesu, kas ar mums notiek, jo es esmu runājis ļoti daudzām kaimiņienēm, nu, pat ne draudzeņu man baigi tādu nav, ja, bet pārsvarā visas, kuras, tu trakā, kā tu šitā varēji, viņām pārsvarā tikai 9 klašu izglītība. Viņas ir pieradušas novelt atbildību uz kādu citu, ka manu bērnu izskolos tur bērnu dārzā, izskolos skolā, ja, kad viņas, man vienalga, ko viņam tur mācīs. Kad, ja man kaut kas notiks, es uz slimnīcu, man gan jau tur viss būs labi. Man ļoti patīk šī vieta, kur es esmu pašreiz. Nevar parādīt, tā ir Šveice, ja? Viņiem ir veselības apdrošināšana maziem burtiem uzrakstīts, ka viņi nesedz ārsta izdevumus, ja tu neesi pats rūpējies par savu veselību. Ja tev ir diabēts, nu nelieto to cukuru, ja tev liekas svars, ievēro lūdzu diētu, tev ir jākustās, tev ir jāiet ārā, tev ir jāiet kalnos un tā tālāk, ja? Tev ir jārūpējas par priekšu par sevi pašu, vai ne? Un tieši tāpat arī mēs, šīs apzinīgās mammas, mēs taču pārsvarā mēs esam ar augstāko izglītību. Visas, kas mēs mājās dzemdējam, vai nu nepabeigtu vai augstākā izglītība pārsvarā. Tur tika taisīts vienā reizē statistikas pārbauda no vienas vecmāšu firmas, teiksim tā, ja, kurā es arī piedalījos. Iznākums bija tāds, ka gandrīz visām nepabeigtu vai pilna augstākā vai pat 2 augstākās izglītības. Tātad mēs esam atbildīgi cilvēki, informēti cilvēki, mēs saprotam, ko mēs darām. Tāpēc, ja tur ir kādi pārmetumi, ka kādreiz kāda mamma tur vai bērniņš dzemdībās nomira, nu, gadās. Arī ārstiem gadās zem rokām, ka nomirst kāds. Protams, gadās. Tāpēc pārmest lēmumu, ka tu to izdarīji vai neizdarīji, nu, tas tomēr bija tavs lēmums. Un vēl viena lieta, protams, jebkurā dzīves situācijā ir izvēles. Varbūt 2, varbūt tikai 3, varbūt vēl kaut kas. Tu tajā momentā domā. Un izvēlies šo izvēli, kas priekš tevis ir tā labākā. Tāpēc nožēlot kaut ko, ko tu esi izvēlējies, jo tajā punktā jau tu domāji, ka tā būs tā tava labākā izvēle, vai tavam bērnam tā labākā izvēle. Un ja pienāk šis brīdis, un tev kāds saprast, vai tu būtu vēlreiz to pašu darījis, viņš saka, jā, jo tajā momentā tā bija mana labākā izvēle starp citām izvēlēm. Un tāpēc es nevienu brīdi nenožēloju to, ko mēs izdarījām, kā mani bērni dzima, un tādu lepnumu, ka es to pati izdarīju. Un šeit tu nevari vairs pateikt, jā, tās ārstes bija vainīgas, man iedeva tās 2 tabletes, un tas bērniņš gandrīz aizgāja. Ja? Tu vari vainot tikai pats sevi, ja gadījumā kaut kas notiks. Jā, es saku, arī tā atbildības uzņemšanās, viņi ir ne tikai tādā pusē, kuras izlem pati dzemdēt, ja, piemēram, neaicināt nevienu mediķi, bet atbildības uzņemšanās ir arī tādā brīdī, kad tu ej tādā spēles laukumā, slimnīcā, un kad tu saproti, tu tomēr izdari to izvēli. Tā ir tagad tava pieauguša sievietes izvēle, tur iet, vai ne, un pieņem to pakalpojumu. Bet pārsvarā tu vaino to ārstu. Pārsvarā saka, es jau neesmu. Jā, bet tas ir apziņas jautājums. Vai tu esi drāmas 3 stūrī, vai tu saproti, pie kā tu ej, ko tu izvēlies. Jā, es arī esmu par izvēles brīvību. Uzdod jautājumus, ja tev tādi uzrunāt. Varbūt ne par jautājumus, tad vienkārši šo to pierakstīju par tiem ātriem, par to reģistrēšanu. Tas tāds biedējošs moments, bet es esmu arī veikusi savu izpēti, un es sapratu, ka
Nebūtu nav obligāti braukt, saukt ātros un braukt kaut kur. Tā tikpat labi varbūt sadarbība ar ģimenes ārsti, kura mājvizītē atnāk, viņa labi zina, ka tu biji stāvoklī un viņai ir tiesības un pilnvaras uzrakstīt dokumentus priekš dzimstrakstu nodaļas par to, ka bērniņš ir piedzimis tev, tikos un tā tālāk. Tā kā tas man arī mans personīgais ceļš man ir aizvedis drusciņ tālāk saprast, jo tas jau ir tas, ko mēs nevēlamies, vai ne? Mēs esam izvēlējušās savas mājas, savu vidi un tā tālāk. Un tad sanāk tāds, tāda konstatējuša sajūta sevi, kaut kā tur sevi pārvarēt un tagad doties tajā teritorijā, ka tu patiesībā gribētu vienkārši palikt mājās, atpūsties un tā tālāk. Un par nevar atļauties, vai es atceros, man arī bija sarunas ar mājdzemdību vecmāti, un viņi man arī daudzkārtīgi tā atkārtoja, ka viņi ļoti pretim nākoši un var arī izlemt par barteri vai sadalīt maksājumus un tā, jo viņa sievietēm ļoti novēl to, ka ir viņas atbalsts vai palīdzība vai, kā lai to nosauc, pakalpojums un Man arī tā, mana vecmāte arī teica, nav problēma, varbūt var kāds rokdarbiem to barteri celt kaut kas. Bet šai momentā es jau biju tajā vecumā, ka es domāju, ka nē, es vairs tā kā to nevēlos, par to ģimenes ārsti. Es nezināju, bet viņa ieradās uzreiz nākamajā dienā apskatīt bērniņu, protams. Es saku, jūs gan traki esiet, bet tik forši un tā. Un man ir kolosāla ģimenes ārste, un viņa tā kā saprata, ka kas jau būs, jo ne jau pirmo reizi bija ar pīpes, un viņa jau zināja, ka mēs tā varētu izdarīties. Jā, bet es nezināju, jo es tā kā ar šo 5. es biju tajā mirklī arī darba attiecībās, man vajadzēja visus šos papīrus par šo dekrētiem un tā tālāk, un tā vairāk tas bija tieši šo papīru pēc, jo pēc tam tev arī jāiet vēl saņemt nākošie papīri, lai tev, tā kā viss notiek, tā kā sistēmā jānotiek. Ļoti jau gribētos būt neatkarīgiem vai ne no tās sistēmas un no tām nodaļām, ko tomēr tev to iedod, bet, pagaidām tā kā. Nē, tādā spēlē dzīvojam šobrīd. Spēlējam līdzi, jā, spēlējam līdzi. Bet, katrā gadījumā, mamām ieklausīties sevi, izlemt sevi, protams, ar vīru apvienoties. Ļoti daudz jārunā ir ar vīru. Vai viņš ir gatavs stāvēt blakus, būt klāt, turēt to roku, vai viņš, Jo īstenībā, redzi, kāpēc dzima man šis 2. slimnīcā, tieši šī momenta pēc, kad man nebija vīra blakus. Man nebūtu bijis pat jautājums iet slimnīcā, ja man būtu bijis vīrs blakus. Jo, mamma tā kā teica, nē, tā kā tev vīra nav, es tā kā šoreiz nē, un tā. Tā kā viņa aizveda mani uz to slimnīcu, un cik jau varēja šo savu balstu, teiksim, ar dziedāšanu, ar visu deva, bet tomēr, ja jūs esat divatā šo bērnu radījuši, tad varbūt divatā arī dzemdējiet, divatā audziniet, un tas būtu tā forši, bet nevienmēr sanāk. Pa vīriešiem dzemdībās tas ir atsevišķi liels stāsts, un es domāju, ka tur arī katrs dara katra sieviete īstenībā tās dzemdības jau notiek ar sievieti. Un es domāju, ka tas fokus arī tanī atrodās, kas viņai ir svarīgs, kas viņai ir vajadzīgs. Tikpat labi tas vīrs viņai var nebūt vajadzīgs, vai ne? Un tas ir tā stipri individuāli. Bet vēl viens solīt apakaļ es gribēju pieminēt par to vecmātes atbalstu dzemdībās. Jā, un tā bija arī tā reize, ka es no viņas dzirdēju, lai nav tā kā tās trakās, kas tur viens dzemdē un kas tik tur var notikt. Un kaut kā neapzināti viņi man to sēklu ielikt tās trakās, kas šito te. Ir tādas, vai ne? Tādas ir, jā. Jā, tādas ir. Un viņa gan arī, man bija tā, ka 4. vai 3. Es pat neatceros, viņa man saka, man ir 3 dzemdības uz vienu datumu pieteiktas. Es saku, bet kā? Ko? Vienas Liepājā, vienas laikam bija Pierīgā un es Madona, ja? Viņa saka, bet zini, Dieviņš saliek vienmēr tā, ka es pagūstu uz visām, kur man ir jāpagūst. Un ja gadījumā galīgi, tad ir tā otra vecmāte, kas tā kā, viņu aizstāja.
Un tas tā forši. Man ir vēl viena pazīstama meitene, gadiem pazīstama, kura pirmo arī ar vecmāti tā kā dzemdēja ūdenī mājās savā dzīvoklī, un otro viņa apzināti izlēma vecmāti izsaukt vēlāk. Viņa gribēja būt pirmā, kas pieskarās savam bērniņam, un arī pati vannā, arī otro dzemdēja arī viena pati. Jā, tieši tāda trakā, kura izsauca bišķi vēlāk. Līgums ir, bet es gribu pati. Šis es gribu pati tikt ar to galā. Jā, un īstenībā, kas aiz tā slēpjās aiz šīm sajūtām, ka es gribu pati. Es domāju, ka tā ir tāda priekš manis, es nevaru par nevienu citu spriest, bet priekš manis tā ir tāda īstākā brīvības sajūtas vieta, jo es atceros, ka ar vecmāti es jutos tā, tomēr kaut kādā, kaut kā es tur kaut ko dalu, kaut kādā novērojumā es esmu, un tas visa intimitāte, kas ir saistīta, kaut vai tas, ka vienkārši bērns dzimst caur vagīnu, vai ne, un kad saprot, ka tev vienkārši skatās tur, vai ne, iekšā un iespējams pieskarās, vai ne, var jau teikt, ka tas mūs, ka mēs tā, mēs tur ejam pie ginekologa, viss tā forši brīvi, bet ir instinkti. Un es domāju, ka tas ir tas instinktu līmenis, kurā mēs tomēr sakam, nē, ka es gribu tomēr pati, un vai mums tas ir jānosoda, vai ne? Mēs katrs darām, kā mēs gribam. Tas varētu iet atpakaļ, varbūt pat bišķi uz dabīgo, jo pats Stirnas dzīvo barā, bet viņa atdalās, kad viņa dzemdē. Tāpat arī šie paši lielopie govis. Viņas arī atdalās, viņas sameklē vietu, kur nav šī bara. Viņas grib tajā momentā būt vienas, jo viņas ir it kā neaizsargātas, bet tai pašā laikā tas lielais bullis jau viņai tur neko palīdzēt nevar. Viņa sameklē kādu vietu, kur ir aizsargātāka no visa bara, un tur arī dzemdē. Un varbūt arī tāpēc mums ir šī vēlme nepielaist šim ļoti intīmajam procesam varbūt kādu vēl klāt, kas ir varbūt attālāks par, piemēram, vīru vai mammu. Jo, kas var būt vēl tuvāki cilvēki, vai ne, kā vīrs un varbūt mamma, kura pati tevi ir dzemdējusi. Jā, jo tas jau nenozīmē, ka mums absolūti bez atbalsta jāpaliek, vai ne, ka mēs jau varam tiešām no sirds sajust, ar kuriem mēs jūtamies viss ērtāk. Jo ir lietas, ko gribas padalīties, ir lietas, ar ko negribās padalīties. Ir mammas, kuras mierīgi iet un sabiedrībā šo bērniņu zīdē, ir citas, kuras uzliek vienmēr saigu pāri, šis intīvs process. Tā kā kura mēs esam tik dažādi, mēs esam miljoni un katrs individuāls, un tāpēc tagad kādu nosodīt vai kādu teikt, kāpēc tu nevari mājās pati, mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Man, protams, ir prieks, ka mūs ir vairāk, kas mēs tā kā tomēr uzņemamies to atbildību. Tie bērni ir savādāki, viņi ir brīvāki, brīvdomājāšāki, viņi ir atšķirība, ļoti liela atšķirība, vai tas bērniņš ir dzimis šādi, vai viņš ir dzimis slimnīcā zem medikamentiem, vai viņām tūlīt tiek ielikta kaudze šo vakcīnu slimību, nezinu, viņi ir savādāki. Katrā gadījumā es esmu priecīga par to, ka man viņi visi ir 5, visi ir veseli, par ko man ir ļoti liels prieks. Visām mamām novēlu galvenais veselus bērnus. Tas būtu varbūt tas svarīgākais. Jā. Kā jau viņi tur piedzims, bet lai viņi ir veseli, vai ne? Paldies tev, Ines, par šo sarunu. Bija prieks tevi redzēt. Jā, lai tev veicās.